Jā, es nelietu alkoholu, man ir nulle politika. Alkohols manā mājā nav, un ja kāds viņu atnes, tad es viņu kaut kur aizfīrēju prom. Man kāds uzdāvina, es skatos Mārtiņam dzimšanas dienu, ko uzdāvināt, man ir pudele. Tev tur skapīs droši ir pils tagad ar dāvinām, ne? Es pārdāvinu tā, ne, man ir kaut kāds pudeles, ko sievi izmanto gatavošanai, kaut kāds sarkanie vīni, un ko mēs izmantojam. Bet tāds alkohols kā tāds manās mājās vairs nav. Tas posms ir manā dzīvē noslēdzies. Okay. Viņš gan bija episks, kā mums visiem, bet pielikts treknes punkts šai. Nu, krūti. Šai nodarbē. Bet tagad diezgan trendīgi, man liekas, šitā te tikt vaļā no visādām šmidziņām. Cilvēki pavalkās, man ir viena paziņa, kas tagad, piemēram, taisa internetu veikalu bezalkoholiskajiem, tikai bezalkoholiskie. Viskiju un brendiju un visu kaut kas. Tas man īsti nav saprotams. Man arī ne. Piemēram, sulu vienkārši. Nezinu, kā kaut kāds varbūt bezalkoholiskais aliņš karstā vasaras dienā, bet tas ir tas pats cukurūdens, principā. Tu dzer kaut kādu tur kaut kādu saldināto dzērienu, bet kaut kāds bezalkoholiskais džintoniks, nav tā, ka viņš ir tā kā garšīgākais dzēriens pasaulē. Tu dzer džintoniku, viņš labi garšo. Man, piemēram, nav dzer citu iemeslu, džintoniks. Vismaz es dzēru citu iemeslu dēļ.